pulkstenis stāvā, viņš pretīs tā 11, jau, kur jau brīdi jau 11. Nav jau. Ir? 21. 11, 21? Nē. 10. 10, 21 tikai? Es vienā savu domāju 11, izrādās, jā. Viņš laika 11. Kaut ko gribās cits, bet neko negribās cits. Kaut ko gribās cits, bet nav nekā cits. Pilns viss kaut kā ir, bet... Bet nav tas, ko gribās. Man atkal ir viss kaut kas, bet es īsti nezinu, kā lai sāk. Ir tas, banāni, visādi dzeramie un vīnogas. Tad čips varētu teikt, tad varētu. Es gan gribu tikai augstu, un to es arī lietoju tevi. Viedēšu. Atradīšu vēl šito. Un tad es pāriešu uz tiem. Un graužamējiem šitos uz tēm šventīt. Tu negribi? Šitiem te. Gribās? Un tu met tur? Lai viņi sasmēs tādā maisā. Ko? Lai viņi ir tādā, man šitas somu vietā izņem. Bet tev tagad tā nav jāliek somā. Šodien arī viss no rīta. Vajag no rīta uzcept vēl. Šīs jautājums pagaidām ir visgrūtākais, cik mēs esam nominuši. Jo kārtē nekur nekad nav bijis. Parasti jau bija sārakstīts, un reiz jau cik ir nomīts un kuri galpunkti. Ko es vēl tāpat jāsaka? Reiz būs jāskatās manējās kārtē riktīgi. Vai arī jāatstāv, lai Dievs tikai zina, cik mēs ir nominuši. Domāju, ka mūsu skatījās, viņa nebija cits darīšanas. Nebija. Darīšu. Kaut kur Sīrijā, kaut kāda karo, tur viņam jābaktē. Viņš topiņš. Viņš ir visu redz. Nevar tak visu, tu redzi visu? Tu, kur tu skaties, tu redzi? Es redzu arī to. Kamēr ir. Nu, bišķiņ, jā, tu sānās tā. Es jau tagad redzu tur. Lēznu tur ir. Tev filmā jau viņi prasīja, viņš uz mākoņiem dzīvo? Nē, augstāk viens saka, debesīs. Nē. Viņš ir debesīs. Nu, apmēram, šeit, bet debesis jau baigi augst. Bet nu, uz tā debesīm man mākoņiem. Tagad visādi daudz sēdēja, un viss kaut ko prasa. Šito kalts pie loga. Grāmatu plaukt pa visu. Tev tā būtu, jā? Gulda. Neko vairāk rakstīt, vairāk nekam nevajag. Un ko tu rakstīt? Zaļo zemi. Zaļā zeme 2. Un tu esi piesietos to pa plaģiātismu. Kāpēc? Es neesmu viņu lasījis, kā man pat nezinu, pa ko tur ir. Un vienkārši nosaugums. Un kas tev būtu? Apmēram tur. Es rakstīju savus skatu. Uz zemi zaļa vai kā? Zemi zaļa tā kā aliņi iet un apkrīt. Ka zāle pārāk tuvu. Aprakstīt viss, iet pa laugu, tikai sadēvies, skaidīt. Nu tad tev nebūtu plaģiātis. Par to. Biks pilnībā savs. Tā kā nebūtu nemaz piečurājis viņu pirms tam. Nē, tev gan vēl pišķiņi ir slapš. Tevis vairāk ir ticis. Biks pilnībā netīs tāds, kā bija tāds arī. Kādām sāk braukt tāds. Jā, kādām sasniedz Latviju tāds arī. Visi ceļi nobrauc bez problēmām. Iebrauc Latvijā, biks sašmucās uzreiz, nu. Ceļa nav, biks netīps. Kur tu roļinā dabūji iklau ņauko? Baigas blaskautēt. Māsēdā. Kā vienkārši ņēma un iedā? Taču, protams, ko man var nedot? Ko?
Labi, tu izskaties to. Bet jau nav aizmirsuši, Ko tu? ka es esmu Latvijā. Vienkārši nav man paziņojuši, lai es domāju, ka es vēl esmu ārpasaulē. O! Jā. Kā mēs varētu atrast šitādu? Bija nakts, vispār ceļu nevarēja redzēt. Ok, nebija tik traki, varēja bišķi nedēļ. Nevarēja redzēt to, kā mēs atbraucām uz Rojiem. Tā jau atved Markus atbrauc vai nu? Atved vispār. Gaspars uz grīdas. Viņš vienmēr guļ uz grīdas. Šoreiz gribēju uzmīst tām mēbelēm. Jo pie manīm viņam iedeva gultu, viņš abas reizes, cik viņš ir pie manīm gulējis, viņš abas ir gulējis uz grīdu. Mamma viņam pēc tam bija prasījusi, vai nevajag kaut ko apakšā, viņam bija pofīgi, viņš gulēja vienkārši uz grīdu. Viņš ir tāds iefiņš. Pilnīgs idiots. Ceru, ka to es nepateicu par skaitu. Neko. Viņš vēl nav atbraucis. Viņš teica, viņam nav jāsteidzās. Viņš 10. galvenais veikali paspēt, un tad jau kaut kā viņš atmīt. Ķiršu kolonu var šo. Pēc tam. Aizbrauks mājā, tad jau redzēs. Tieši tāds briesmas stāsts pa Vīķu. Vīķu. Rūjienā policija apturējusi ar Viņš tam stūri Rūjienā. Kur? Nu, viņš bija tikko apcietināts, ne, bet savāks. Mēs pabraucām garām pie tās vietas, kur tas vecis toreiz ieskrēja mājās. Tur bija savāks. Es apmaldījos sākumā Rūjienā. 2 reizes. Mēs iebraucām. Mēs iebraucām pie... 2 tajā reizes. Kas tas bija pa veikalu? Blakus ir Iki. Topā. Topā. Nu, top braucām taisni augšā, un tad es atceru. Domāju, tu gar estrādi jābrauc. Limbažu veikaliņš tops ir. Kaut kā likās gar estrādi brauc. Mēs aizbraucām līdz tai mājai, ko tu teici, ka nedrīkst jaukt nost. Tad es atcerējos, ka tas ir tas ceļš, nevis īstais. Igaunijā tak neviens nedzīvo. Mēs bijām vienu šodien pa Igauniju. Nu, neprasu to pa telefonu, ko es tev stāstīšu, visādas rāšamašašagie un visādas filmēm. Nu, droši vien. Jā. Savādi kotles. Iedomājies, kas tāliņā jād un kauli tikai. Un no viņa kotlets sastājusies. 10 kilometrus pirms Rojiem jau bija tādā kampā, kā Kalnā. ceļā. Tad jau ir kaut kas. Nu, ja vēl garnas ņem, tad vispār tas. Paņem vesels cāli iekšā. Mēs tālīts, piedzems, no viņa kotlets tā. Un vienu kotleti. Viens cālīts, vienu kotleti. Tad tu rēķini. Un cik no vistas sanāk kotlets, tad ir 4 šitādas. No vienu visu tu uztais cālīši vienam iepakojumam. Tā ir kotlets. Tā ir gula. Tu pat vairāk čips paņēmi? Jā.
Tāpēc, ka nebija tos, ko es gribēju. Tas dusmā paņem 3 savādāks, ja? Jā, mēs tagad zinām, mums viss parādīja. Bet tas Tā sūda. tikai vecākā māsa, ne jau kaut kāda jaunākā, kas neko nesaprot. Tad jau redzēs, kad piecelsies un cikos un kāds būs laiks. Un mēs jau Kaspar mīgs droši vien uz Cēsīm vai vēl kaut kur. Nav izmetījis Valmierā. Kaut kā mīgs tā, lai... Tā jāredzēs kāds laiks visā. Nav jau baigi bieži tie vilcieni. Tas, kur es biju plānojis, 3 reiz dienā. Tas ir pēdējais un tas pirms tam bija 2, kas ir gandrīz pēc stundas, bet tie jau ir dienas vidū. Pēc tam līdz 6. Ja gribu vilcienu no Valmiera, tad pēdējais laiks, kad Valmierā jābūt 6:10. 6 pār 6 iet no Valmiera. 6:20 viņš man bija no Valmiera. Mēs jau būsim tad Cēsīs vai vēl Cik kilometri no Valmiešanas? 40. Uzprast tur precīzi. 2 stundas, jā. Ko mīt? Ok, jābeidz saruna. 3. Tevis? 15 km/h. Tad 2 jāizmin. No šeit. Uzprast, cik precīzi Valmiera. 40. 40, tad ir jā. Kāpēc? Ko viņi dara? Nebūs šovakar. Kāpēc? Mums jau daudz neminā. Sasvīdis, karsts, kas laik bija. Lietu un brauc, nezināju, ko liksies. Svīdi. Peldi vēl nav bijis. Tā, ko viņš šovakar darīs? Tad jau rīt izdomās. Tā ir rītdiena, šodien mēs esam šodienā. Lai tā, ka viņi paņem riteni un viņš šur? Kas tur no Rīgas kotmīga? Jā. Ko? Es domāju, ka 11 viņi būs tā. Nu rīt jau ir atkal apakaļ, un tad varēs tērēt līdz beigām. Nu, ja tu tagad neiztērēsi man visu, tad jau man nav būs ko atsūtīt. Ir 2. Taču kam man lādētājs? Es arī nebiju plānojis nekur uzlādēt neko. Ko tu Igaunijā lādēs, viņiem elektrība tur nav. Tur vispār rēta, kurš bija. Tur cilvēki pat nebija. Nu, tā arī neviena bet. Veikals vēl tikai viens kaut kāds. Tās, kas būsā māja, kas esat tā pats bija tāds. Tas un izskatās. Tur nebija, tur bija vārds veikals, visu pa eiro. Vācieši bija okupējuši mūsu Igaunijā. Tā nebija Igaunija, tā bija kaut kas cits. Tā bija Eiropas valsts kaut kā. Igaunijā neviens nebija pilnībā, tikai lietas. Tas bija tur vienīgais. Jā. Kaspars sakot, viņam riteni un viņš var. Bet viņš jau nekad nav bijis godrs. Šitā cilvēkam patīk. Pilnīgs. Nu tā vai tad jau gaidam. Jā, viņi tā kā riepas svilst. Naktī jau redzēt, kad īsti sērkam paliek tumsā. Tūlīt tās tuk pie durvīm klāja. Teica, pēc 2 dienām būs, tā kā jātasēti. Oi. Nu labi. Ko darīs? Tu piecliet man pēc 2 dienām. Kas vajadzēs šovakar gulēt? Jā, mans gulēt. Viņi tirst.